Jo vairāk jūs pievēršat uzmanību Pepas Cūciņas multfilmai, jo vairāk saprotat, cik daudz lietu vienkārši nesaskan. Un šajā video mēs runāsim par visu, kas Pepas Cūciņas pasaulē nesaskan. Sāksim ar jautājumu, kas pēdējā laikā ir satraucis daudzus fanus. Šajā jaunajā sezonā stāstītāja balss ir mainījusies. Šodien ir īpaša diena. Un sākumā tas var nešķist nekas īpašs, bet padomājiet, Pepas Cūciņas multfilmā vienīgās balsis, kas jebkad mainījās, bija bērnu tēlu balsis. Jo bērnu tēlu ierunātāji izaug, un jūs nevarat likt pusaudzim ierunāt 4-gadīgu tēlu mūžīgi. Tas ir pilnīgi saprotami, bet stāstītājs ir pieaugušais. Nav pilnīgi nekāda iemesla mainīt pieaugušu ierunātāju. Tad kāpēc viņi to izdarīja? Daži fani uzskata, ka tas viss notika ļoti aizdomīgā laikā, jo tieši ap to laiku, kad mainījās stāstītāja balss, fani sāk izdomāt ļoti interesantas teorijas par to, kas patiesībā ir stāstītājs. Viena no populārākajām teorijām ir tāda, ka stāstītājs ir Sūzijas aitas pazudušais tētis, visu zinošā, neredzamā figūra, kas vēro visus, bet nekad nav redzama. Citi uzskata, ka stāstītājs ir īstais Pepas pasaules pavēlnieks, kurš kontrolē visu, kas notiek. Un varbūt šovu veidotāji speciāli nomainīja stāstītāju balsi, lai novērstu fanu uzmanību un liktu cilvēkiem pārstāt uzdot jautājumus. Jo ja viņi būtu atstājuši to pašu balsi, kāds varbūt gal galā būtu to atklājis. Tātad, kas īsti ir stāstītājs? Mēs joprojām nezinām, bet fakts, ka viņi nomainīja balsi bez jebkāda paskaidrojuma, ir patiešām aizdomīgs. Kas notiek ar Misu Skovu? Apskatīsim to sīkāk. Kādā brīdī seriālā Misu Skova apreces ar Misteru Bullu, un tas šķiet diezgan vienkārši, bet tieši šeit viss kļūst dīvaini. Vienā no agrākajām sērijām Misu Skova redzama panorāmas ratā kopā ar Misteru Lāci. Tikai viņi divi. Tas uzreiz rada acīm redzamu jautājumu. Kas īsti tur notika? Vai viņa tikās ar Misteru Lāci pirms Mistera Bulla? Tad ir Karola Kova, noslēpumainā otrā plāna varone, par kuru gandrīz visi fani uzskata, ka viņa ir Misu Skovas meita. Karola agrāk bieži parādījās kopā ar Misu Skovu, bet pēdējā laikā Karola ir pilnībā pazudusi. Nekāda skaidrojuma, nekāda pieminēšanas, vienkārši pazudusi. Tātad te ir pilna aina. Misu Skovai ir noslēpumaina pagātne ar Misteru Lāci, viņa apreces ar Misteru Bullu, un viņas iespējamā meita ir pazudusi bez pēdām. Otrā plāna tēlam Misu Skovai ir ļoti daudz neatbildētu jautājumu. Šis varētu jūs sajaukt prātā, kad to pamanīsiet. Cūku ģimenes mājas iekšpuse nepārtraukti mainās, un mēs nerunājam par lielo remontu, ko māja piedzīvoja starp sezonām. Mēs runājam par vienām konkrētām durvīm pie kāpnēm. Dažās sērijās šīs durvis ved uz pagrabu, citās sērijās tās atveras uz noliktavas telpu. Un dažās sērijās šo durvju tur vispār nav. Tās vienkārši pilnībā pazūd, it kā nekad nebūtu eksistējušas. Tātad, kas ir aiz šīm durvīm? Vai tas ir pagrabs, noliktavas telpa? Nekas? Šovs mums nekad nav devis konsekventu atbildi. Par ģimeni, kuru mēs skatāmies jau vairāk nekā 20 gadus, varētu domāt, ka vismaz zināsim viņu mājas pamata plānojumu, bet acīm redzot, tā nav. Un jo vairāk tu tam pievērs uzmanību, jo mulsinošāk tas kļūst. Te ir kas tāds, par ko tu droši vien nekad neesi domājis. Kāpēc mēs nezinām gandrīz neviena pieaugušā varoņu vārdu Pepā Cūkā? Padomā par to. Gandrīz katru pieaugušo šovā vienkārši sauc par mammu, tēti, opi un omīti. Bet līdz šim mums ir izdevies uzzināt dažus vārdus. Madāmas Gazeles īstais vārds ir Džidži. Sveiki! Džidži! Bektētiņš Trusis ir Reģijs. Bet ir liels Reģijs Trusis? Tas esmu es! Tētis Cūciņš acīm redzot ir Snaflikins. Apskāvieni un bučas Snaflikins. Un, protams, tante Doti. Bet kāpēc pārējie ir paslēpti? Vai tā ir radoša izvēle, vai arī šovs apzināti kaut ko slēpj no mums? Te ir jautājums, kas izklausās vienkāršs, bet kļūst arvien mulsinošāks, jo vairāk par to domā. Kāpēc Pepa nekad nenoveco? Šovā ir bijušas vismaz 6 Ziemassvētku sērijas un vairākas dzimšanas dienas svinības. Balstoties uz visu, ko seriāls mums ir parādījis, kopš pirmās sezonas būtu jāpieiet vismaz 6 gadiem, bet Pepa joprojām ir 4 gadu veca. Viņa vienmēr ir bijusi 4 gadu veca, bet te kļūst interesanti. Pēc tam, kad piedzima mazā Ēvija, šovs vairākās sērijās attēloja mammas Cūkas visu grūtniecību, kas nozīmē, ka uz ekrāna pagāja 9 īsti mēneši. Un vēl vairāk, mēs sākam redzēt nelielas norādes, ka laiks beidzot varētu virzīties uz priekšu. Džordžs tagad runā pilnos teikumos. Saldējums! Pepa ir acīm redzami pieaugušāka nekā agrākajās sezonās. Tās ir īstas izaugsmes pazīmes, bet tad kaut kas pilnīgi tam visam pretrunā.
Mazulis Aleksandrs, kurš piedzima krietni pirms Ēvijas, kaut kā izskatās tieši tikpat vecs kā viņa. Ja laiks tiešām virzītos uz priekšu, Aleksandram vajadzētu būt vecākam, bet tā nav. Tātad, vai laiks Pepas pasaulē patiešām kustās uz priekšu, vai tomēr nē? Šovs vienlaikus sūta divus pilnīgi pretējus signālus. Un godīgi sakot, mums nav ne jausmas, kuram ticēt. Visi zina, ka Lapsas kungs ir zaglis. Viņš mēģināja nozagt vectēva cūkas vistas, paņēma lietas no bērnu labdarības pasākuma un pārdeva salauztas rotaļlietas ar tukšām baterijām. Pierādījumi ir vairāk nekā pietiekami, un tomēr neviens neko nav darījis lietas labā. Policija viņu nav arestējusi, pārējie tēli nav viņam stājušies pretī. Viņš vienkārši turpina staigāt pa Pepas pilsētu ar lielu smaidu, zogot no visiem un katru reizi tiek cauri sveikā. Tātad jautājums ir, kāpēc? Vai viņš kaut kā izvairās atstāt pierādījumus? Vai cilvēki aizmirst, ko viņš ir izdarījis? Vai arī visi Pepas pilsētā ir pārāk pieklājīgi, lai kaut ko teiktu? Mēs patiešām nezinām. Šeit ir noslēpums par teti Doti, par kuru lielākā daļa cilvēku nav aizdomājušies. Mēs zinām, ka viņa ir mammas cūkas māsa, bet līdz 8. sezonai neviens viņa nebija pieminējis. Nereizi. Nav nevienas viņas fotogrāfijas mājā, kurā uzauga mamma cūka. Pepas vecvecāki nekad nav pieminējuši, ka viņiem būtu divas meitas. Un te ir pats dīvainākais. Cūku ģimene jau ir apmeklējusi Amerikas Savienotās valstis, kur dzīvo teta Doti. Un viņi viņu neapciemoja. Pat nereizi. Tad teta Doti parādās pateicības dienā pilnīgi negaidīti, nebrīdinot ne savu māsu, ne savus vecākus, ka viņa ieradīsies. Tātad, kas īsti notiek? Kāpēc šī ģimenes puse tik ilgi ir slēpusi teti Doti? Un kāpēc šķiet, ka neviens patiesībā nav viņai īpaši tūs? Tagad te ir viens fakts, kas pilnībā mainīs tavu skatījumu uz Pepas pasauli. Vai esi pamanījis, ka Pepa ir ceļojusi uz Ņujorku, Teksasu, Itāliju, Franciju un Austrāliju? Un katrā no šīm vietām nebija neviena cita cūkas tēla, izņemot viņas ģimeni. Padomā par to. Katras citas sugas pārstāvji šovā ir sastopami visur, arī nesaistīti tēli. Bet cūkas? Vienīgās cūkas, kas eksistē, šķiet ir tikai Pepas tiešā ģimene, un tas ir radījis teoriju, kas patiešām ir satraucoša. Daži fani uzskata, ka cūkas Pepas pasaulē varētu būt apdraudētas, kas arī izskaidrotu, kāpēc vienmēr šķiet, ka kāds uzrauga Pepu. Varbūt cūkas tiek aizsargātas, lai tās pilnībā neizzustu. Tas izklausās ekstrēmi, bet ja padomā, tam patiešām ir sava jēga. Tagad parunāsim par brīvības statuju. Mūsu pasaulē brīvības statuja ir cilvēka figūra, bet Pepas pasaulē, kur dzīvnieki ir dominējošā suga, kāpēc pastāv cilvēka statuja? Populārākā teorija ir tāda, ka cilvēki kādreiz valdīja šajā pasaulē, bet kādā brīdī viņi izmira. Pēc tam dzīvnieki attīstījās un pārņēma varu, un brīvības statuja palika kā atgādinājums par pasauli, kas reiz pastāvēja. Ja šī teorija ir pareiza, Pepa cūciņa nav tikai raidījums par smieklīgu mazo cūku ģimeni. Tas ir raidījums, kas norisinās pēc cilvēces nākotnē. Un tā patiešām ir viena no satraucošākajām idejām, ko šis raidījums jebkad netīšām ir ierosinājis. Un šim pēdējam piemēram atgriezīsimies cūku ģimenes mājā. Mēs visi zinām galveno ieeju cūku ģimenes mājā. Tā atrodas kreisajā pusē, un mēs to esam redzējuši simtiem reižu visās sezonās. Bet sērijā auklēšana notiek kaut kas ļoti dīvains. Mamma un tētis cūka atgriežas mājās no sava randiņa un ieiet pa durvīm aiz televizora. Pa durvīm, kas nekad iepriekš nav eksistējušas. Simtiem sēriju, kas norisinās tieši tajā pašā viesistabā aiz televizora, nekad nav bijis nekas. Ne durvis, ne atvērums sienā, nekas. Tikai siena. Un tad pēkšņi no nekurienes parādās pilnībā funkcionējošas durvis, un divas pieaugušas cūkas mierīgi iziet cauri tām, it kā tas būtu pilnīgi normāli. Seriāls to nekad neizskaidro. Neviens tēls uz to nereaģē, un pēc šīs sērijas durvis vairs nekad neparādās. Tātad, no kurienes tās radās? Un vēl svarīgāk, kur tās pazuda? Tās bija dažas no lielākajām neatbildētajām jautājumiem cūciņā Pepā. Un godīgi sakot, seriāls jau vairāk nekā 20 gadus tiek rādīts, un joprojām nav devis mums atbildes. Varbūt tās nekad arī nesniegs. Paziņojiet mums komentāros, kurš jautājums jūs visvairāk uztrauc.